Vēlreiz. Labvakar, dāmas kungi. Ķevuru turnīras 7. kārta ir klāt. Tiekās... Nu tik varam sākt. Pirmā spēlē tiekās Spartānas komanda pret apvienotās enerģijas otro vienību. Pirmā vienība gan uzreiz piebilstam nestartē šajā turnīrā, nezinām. Iespējams, ka tā ir kāda Latvijas otrā līga vai kaut kas tam līdzīgs. Paši iepazīstināsim ar sastāviem. Tātad apvienotā enerģija šodien baltajās formās. 19. numurs Agris Šmits, 93. Kaspars Šmits, 7. numurs Ainis Gudrītis, 5. Ģirds Gudrītis, 3. Raivis Knoks, 9. Valds Briesma, 33. Edgars Brokāns, 22. Aleksandrs Kosirjovs, 69. Egars Cibuļsks, 11. Marks Gurdējevs, 38. Mārtiņš Vidauskis, 4. Ringolds Prāvas, 10. Antons Bondarevs. Tātad... Kas nav? Spartānas komanda šodien sarkanajos formas tērpos. Un viņi jau, kā mēs redzam, jau mēģina diezgan veiksmīgi izdarīt centrējumu un sitiens, bet, teiksim, tā vārdsargs tur diezgan labi nokontrolēja situāciju. Bumba arī nebija tik ātrā. Bija veiksmīgs arī, bumba nebija tik ātrā lidojumā, lai nodarītu reāli kaitējumu vārtiem. Tikmēr spēle turpinās. Jā, vēl skatītājiem var pateikt, ka viņam pa lielu nožēlu mūsu jaunākais kolēģis no Junior Football TV Karļas šodien nevar nokomentēt ar savām asprātīgajām piezīmēm un tūplāniem. Par to mēs atvainojamies. Jā, bet mēs centīsimies kaut ko. Iespējams, kad jau pavisam drīz viņš būs atpakaļ ierindā, bet katrā ziņā noteikti sakam viņam lielu paldies, jo viņš bija, jo viņš piekrita pagājušās kārtas atbalstīt, suportēt šo visu pasākumu, jo divu spēļu kopsumā šķiet nolīja mēneša normu tajās 2 stundās. Tā aizemes mēneša norma. Brazīlijas mūža meža. Jā, un par to viņam gods un cieņa. Tikmēr spēle turpinās diezgan... Jā, nu viņš jau šņāp arī devīja par to. Drusciņ. Spēle turpinās tādā rāmā ritmiņā, bez spēcīgiem uzplaiksnījumiem. Komandas šobrīd noris tādu, teiksim, kā cīņa par iniciatīvu. Kura komanda to pārņems, šobrīd grūti vēl komentēt, kas un kā. Cīņa par pirmo kļūdu, es teiktu. Cīņa par pirmo kļūdu, varbūt arī tā. Īpaši, ja komandas galvenais aizsargs dosies līdz Varot, teiksim, kā mēs to redzam, 10. numurs, tad tas tādi noteikti drīz tūlītās būs. Jā. Respektīvi, kā komandām gājas līdz šim... Sodīgi. Jā, jāsaka godīgi. Jāsaka tā, ka tas ir diezgan švaki. Sastarpējā spēlē apvienotā enerģija vinēja. Jā, un tā laikam ir vienīgā uzvara šīm ņemot kopā abas komandas. Jā, tā ir. Tāpēc spēle ir ļoti nozīmīga. Spēle ļoti nozīmīga, jo principā te izšķirās laikam. Nē, nu nekas vēl nevis. Pa īstam nekas, bet nozīmīgi tā ir. Teiksim, tā ir principiāli nozīmīgāk nekā, teiksim, pagājušā nedēļa, kad Spartaks Zenīts, teiksim. Jā, Spartaks Zenīts. Tas, nē, Iļļa ciemā tā, Imantā tā varētu būt ļoti nozīmīga spēle. Respektīvi. Kā iepriekšējā kārtā veicās šai komandai? Jā, trakajā lietus gāzē, sāksim ar to, ka apvienotā enerģija principā vairs nav kur atkāpties, jo viņi iepriekšējās 2 spēles zaudēja arī, ja tā sekojam līdzi eksperta aplēsēm, viņi zaudēja arī komandai, kas visticamāk necīnīsies par uzvaru turnīrā PMK Baloži.
Jā, tad apvienotā enerģija 2 reizes pēc kārtas ar minimālu rezultātu starpību piekāpās tikko minētiem baložiem 2, 3 un 1, 2. Tāpēc ļaujot... Bīstam, bet kaut kas bišķiņ tehnikā noplīst enerģijas džekam. Jā, un tāpēc ļaujot baložiem nostabilizēties pārliecinoši 3. vietā turnīra tabulā. Jā. Vai tomēr 4. Kaut kur tur pa vidu, bet stabili. 3. 4. Jā, teiksim tā. Nākšu nedēļa būs ļoti izšķirošs mačs. PMK baložu fraters, kas ir izšķirs. Jā, tas vēl neizšķirs, bet tas būs ļoti spēcīgs indikators tam, kā komandām veiksies turpmāk turnīrā. Atkārtošu, kad, diemžēl, pārcento spēļu dēļ fraters un PMK baloži vēl nav spēlējuši savs. Jā. Tas ir visu organizatoru vaina. Bīstams moments. Dribbles soda laukumā, tas tā nav pārāk bieži parādība. Sots. Bet tā kā uzbrukums turpinās, viss kārtībā. Un stūra sitiens pie apvienotās enerģijas 2 vārtiem. Pie Spartanu vārtiem. Es atvainojos pie Spartans vārtiem, protams. Kas starpība pie viena no sivu futbolistiem. Ļoti drastiski spēlētāji nomaiņa. Tas bija skarbi. Bet, jā. Disciplīna ir viens no vārdiem, kas raksturo apvienotās enerģijas 2 komandas. Pamatu stūrakmenis tas ir, kā sacīt. Tas ir, jā, ceļā. Vārds taps. Atgādināsim, ka 22. numurs Kosarevs guva vienīgos vārdus pagājušajā nedēļā trakajā lietusgāzē. Arī tieši pēc lieliska centrējuma tur jāpiebilst, ka baložu komandas vārdsargs nedaudz šo rindu autors arī nenolasīja spēles epizodu un rezultātā. Lasīja Twitter ziņas, redzot kaut kāds. Un Kosarevs izlīdzināja 1-1 rezultātu, bet Juris Lauris man šķiet pāris minūtes vēlāk Viņš jau jaunībā spēlēs. Grūti definēt sitiem. Bišķi tehnika, jā, labs. Juris Lauris gandrīz identiskās situācijā bumbu diezgan no augsta lidojuma neapstrādājot ar pirmo pieskārienu, tā teikt, pirmam, kas saņem vienkārši ietriec zem vārtu pārli. Viņš jau pats ir diezgan augsts lidojuma putnis. Jā, un tas tā atreferējot pagājušās nedēļas vienu no mačiem. Otrajā mačā savukārt arī spēlēja Spartāņi, kur ar 0-3 jāsaka diezgan negaidīti, maz pārliecinoši. Zaudēja turnīru līderiem Džavars futbolistiem 0-3. Mēs ievērojām, kad Spartāņiem bija papildinājums pagājušajā nedēļā. Bīstami! Dāvan, ļoti labi. Vārtsargs precīzi nostājās un uzbrucējiem īstenībā nebija īpaši daudz iespēju nekur citur bumbu trāpīt, jo Vārtsargs bija nosedzis visu leņķi pietiekoši. Labi ielaužās. Jūtams, ka Kosarevs ir uzņēmies iniciatīvu. Jā. Uzbrukuma līderis. Apvienotās enerģijas 2. Arī 4. numurs pagājušajā nedēļā kopumā turnīrā enerģija ir bijis. Atgādāsim, ka Kosarevs ir runājis savus spēlētājus. Viņš iepriekš pirms 2 mačiem stāvēja vārtos. Arī glāba. Veiksmīgi stāvēja. Redzam, ka viņš ir universitārs, viņš ir labi. Krīt universitārs. Jā. Universāls kritiens. Bija pārkāpums, viss korekti. Kāpēc skatītājs, ka laukumā nevar saprast? Izskrien strīkās gandrīz. Es gribu palīdzēt. Es teikšu, ka diezgan bīstams standarts. Šajā gadījumā gan neierast, ka Kosarevs izpilda, nevis noslēdz. Iespējams, ka viņš varētu būt ne tikai bīstamākais, bet nebaidīšos šī vārda arī pieredzējušākais spēlētājs komandā. Tāpēc pieļauju, ka ir tādā komandas hierarhijā
visticamāk viņš izlēma, kurš ko darīs un kurš ko nedarīs. Varbūt kļūdos. Jā, bet tā šķiet. Tikmēr spēle ir pirmās 10 minūtes ir aizvadītas un ko mēs varam secināt, kad enerģija uzdot pamazām, bet tomēr nosaka toni. Bija bīstams sitiens pēc enerģijas vārdsarga. Spartans atsitās pa lielam. Teiksim, tādas pārupjas kļūdas. Bet viņš pats viņu uzreiz izlaboja, bet tas arī bija viss. Varbūt tagad. Spartans spēlētājs 13. numura. Piespēle. Nē, bet bumba augsts debesīs. Vērojami momentus. Nav ko teikt. Dinamisks futbols. Coast to coast. Centrējums un atkal Kosaras ar galvu. Kosaras ar galvu. Viņš ir nenosēdzams. Jā, augumā nebūtu neražanākais futbolists, lai neteikt, ka viens no īsākajiem komandā, bet teicam izjūtas, teicam kolēģis, jūs ievērojat, ka mēs pašlaik runājam tikai par Kosarevu? Vai tā ir tendence? Apvienotās enerģijas divu komandā? Redzot, pārējie spēlētāji šobrīd izpilda statistu lomas vairāk vai mazāk. Lai nes klavieres? Nē. Neizpilda, viņi vienkārši neizpildās. Pilnīgi viennozīmīgi ir daudz labu spēlētāju enerģijas komandai. Vienkārši kaut kā tā sanāca, ka viņš ir izvirzīts Smailē un tāpēc arī momenti par uzbrucējiem jau vienmēr vairāk runā. Īpaši, ja komanda uzbruk, spēlē kā pirmais numurs. Varbūt tas pat ir kompliments. Īpaši aizsardzības līnijai, ka pa viņiem nerunā. Kā redzam, Kosarevs dod vadošos norādījumus. Un viens no viņa kolēģiem bija laikam aizgājis bišķi pa tālu laukumā, par ko saņēma momentāli aizrādījumu. Viņš mājiņu gatavoja. Tā varēja saprast. Varbūt viņš arī... Uz līdzenas vietas driblis. Mums ir jauns favorīts, Aigars Cibuļskis. Favorīts. Viņa tehnika šī īsajā laiks bet moments nav beidz. Ģirds Cēzars. Ģirds Cēzars razraģīja vērtībā FC Spartans aizsardzībā. Jā. Es domāju, ka vienīgais, ko viņš var razraģīts ir. Nav svilpe. Jā. Tāds čiks. Atzīmēšu, ka FC Spartans iepriekšējos vārtus, cik es esmu redzējis, sveicināt arī ekspertu studijā, ir ļoti daudz guvuši vārtus pretuzbrukumos. Tā kā iespējams, ka viņi gaida savus momentus. Ir vīri, kas var aizskriet ātrajās, tā kā... Un ir vīri, kas nevar. Jā. Jā. Uz vairāk populārām grupām iet vairāk cilvēku, uz mazāk populārām mazāk. Tā. Jā, tātad esam jau principā konstatējuši jau otru aksiomu šī turnīra laikā. Viens no mūsu minētiem pretuzbrukumiem Ģirds Cēzars, kurš gan cits izvirs vēlreiz, viņam ir vēlreiz iespēja. Bet nē, bet tomēr viņš vēl uz mirkli saglabāja, bet cīnās līdz galam noteikti. Viņš ļoti godprātīgi atzīst, kad pulveris ir beigts, ir izšāvis sevi šobrīd. Viņš ir izšāvis sevi, jā, to var redzēt. Pilnībā. Un viņš godprātīgi nomainās. Tā būtu jādara visiem spēlētājiem. Visās komandās. Visās komandās, jā, jo... Lūk. Par ko es stāstīju? Par FC Spartanu. Tas gan bija sāpīgi. Būs moments. Pārāk gud. Krīt lejā. Un bumba ir devusies savās gaitās. Jā. Dienas studijā arī Jānis Kļaviņš šodien kopā ar jums.
Atgādināsim, ka dienas otrajā spēlē tie, kas... Divas komandas. VUGD. Ugunsdzēsēji pret F-Reiters. Tā varētu būt interesanta spēle, jo F-Reiteru mēs ļoti, ļoti maz esam redzējuši. Un šķiet, ka... Bet turpinās šī spēle. F-Reiteru. Nē, es sajaucu. Viss kārtībā. F-Reiteri nav kādu brītiņu redzēt turnīrā, un es pieļauju... Nebija aktīvi apritē. Es pieļauju, ka viņi ir sagatavojuši nevienu pārsteigumu. Tāpēc vērosim, raudzīsim, ko nesīs otrā spēle, bet tikmēr turpinās pirmā spēle. Un apvienotā enerģija, centrējums, bet nedaudz paaugsta. Kur bija aizsargi? Aizsargs nokrita viens. Pa ceļam? Jā. Neliela taktiska kļūda. Nē, bet tehniska. Soliņi, kā vienmēr, ļoti aktīvi atbalsta abas komandas, īpaši Spartans. Ir vajadzīgs. Ar necenzētiem izsācējiem. Ir vajadzīgs šī enerģijas lādiņš varbūt. Nu jā, apvienotā enerģija viņš jau nosaukumā. Viņiem jau vairs nevajag. Kaspar, da kannst sein, Grai! Spēle ar roku enerģijas izpildījumā, brīvstiens. Nē, bet arī laukuma vidusdaļas šķērsošana Spartāņiem tomēr sagādā zināmas grūtības, pagaidām vismaz. Jā. Tiesnes redzēja labāk atcīm. Jā, grūti teikt. Leciņš bija spēks spēle. Jā, bet soda laukumā jau neko citu nevar gaidīt. Ja būs vilp pēc katras kontakta, tad 7 metru soda sitieni, kāds ir mūsu turnīra gadījumā, būtu vidēji 8-9 pa spēli. Cīm redzot, ir jāizvērtē, kad... Nesenāca sitiens. Noslēgums sitiens. Tiesnes izvērtē, kad, kāpēc. Kur drīkst, ko drīkst. Kuram spēlētājiem drīkst. Ārcergs lieliski nokontrolēja. Visu cieņu. Nedod pa labi, šeit nevar nofilmēt. Kolēģi, diemžēl, neatbalstīja šo uzbrukumu. Pa to laiku jau ir vairāk riktīgais ekvatora pirmais puslaiks. 18 minūtes nospēlēts. 2/3 tieši nospēlēts praktiski un vairāk nedaudz. Cīņa iet laukumā, vairāk cīņas nekā... Cīņa ir riktīga rakstura cīņa, jo ir skaidrs, ka zaudējums šajā spēlē, jau diezgan nopietni pavērs ceļu maksimums, es gribētu teikt, tikai uz priekšpēdējo vietu. Jā. Jebkurai no komandām. Tā varētu būt. Spartāņiem pilnīgi viennozīmīgi, enerģijai vēl, tad tā vēl. Jā. Redzēsim, bet tāpēc patīk, ja mums te prognozēt, tikmēr laukumā ir atgriezies spēlētājs ar 22. numuru Aleksandrs Kosarevs. Reizi pamanāms, kā vienmēr. Reizi redzams. Lūk, viņš arī presingo un panāk savu. Viņam vienkārši sagaidīja. Kļūdās. Sagaidīja pretinieku kļūdu. Vienkārši. Uj. Bīstam. Kolēģi apburti ar spēles
spēles. Drīzāk ar cīņas, ar skaistiem cīņas ainām un nepiekāpību un neatlēdību. Jāsaka godīgi, diezgan neadekvātā saspēle pretinieku laukuma pusē, tomēr vainagojās ar stūra sitienu. Kas gan atkal jāsaka Spartāņiem... Nu, ļoti bīstam pozīcija. Pozīcija bija ļoti bīstam tieši pretiem vārtiem. Enerģiju uzdāvināja. Es teiktu, uzdāvināja 7 metru brīvsitienu. Soda sitienu. Viņi uzdāvināja 7. Tur tajā brīdī pēc tam viss varēs tīts atpakaļ video, bet es īsti neviens šķērs nebija. Nu, bija viens. Bija, bet jā. Vairāk morāli ir šķēršļi nekā fiziskie. Viennozīmīgi laikam pat bīstamākais moments visā spēlē. Kas gan bija tāds nekontrolētu darbību rezultāts, bet gan viens, gan otrs komandas darbībās, bet moments bija ļoti bīstams. Jā, atkal jau pie otriem vārtiem. Kā runāt. Jau ir atkal pie Spartānas komandas vārdiem. Paskatīsimies. Vajag īpatnieki, ka momenti ir it kā ļoti daudz, bet rezultāts nav atklāts. It kā ir kļūdas, ir maziņš tehniskais brāķis, ir momenti arī paši izveidotie, bet noslēguma sitienu pagaidām vēl nav. Ir bijusi viena vārtu staps. Ir bijuši vairāk lieliski bloķēti metieni vai tehnisks neprecizitātes beigās, bet vēl nav atklāti rezultāti. Nu, arī tiesnesis, acīm redzot, ir kaut ko bija izpelnījies, saņēma, acīm redzot, tādu tā kā mazliet mājiens ir bumbu, jā. Jā, redzēs, kā viņš uz to nākotnē reaģēs. Tas, protams, bija nejauši. Lai gan spēlētājs mums no spēles teica, ka noteikti trāpīsties. Bet, nu, tas tā. Tikmēr līdz pirmā perioda beigām 3 plus kaut kas minūtes. Kolēģi palaboši puslaiku beigām. Puslaiku, jā. Un šeit gan mēs varētu koeficienti arī šobrīd ir ļoti līdzīgi. Mēs gan uz varētu nešķiet, par gan uz labām periodu uzvarām. un puslaiku mēs varētu diskutēt. Periodi ir 3. Periods var būt jebkāds. Varbūt basketbolā 4, hokejā 3. Es atvainojos, kolēģi. Es gan nebiju pietiekoši precīzi, man minot periodu, man vajadzēja minēt. Periods var būt arī... Pirmais no 2 periods. Jā, nu, es atvainojos arī no savas puses. Periodi mēs būtu dažādi. Par nepareizu definīciju, tāpēc es šobrīd noraidos līdz... Sastūpsieties un salīkstiet mieru. Jā, mums vajadzētu varbūt Anatolijam prasīt šo. Jā, mēs noteikti Twitterī. Mēģināsim uz nākamo spēli viņu pievilkt uz šejienu. Vai šeit kaut kas būs? Te ir jābūt. Ļoti labi piespēle. Kur bumba? Kaut kas izlīja. Jā. Bīstams pretis. Bīstams. Varbūt, kad devi komandas motoram... Kalniņam 13. numuram, varbūt viņam... Tev pašam atzīmēt? Jā! Nu, pastīsimies, ko viņš izveidos tagad. Viņš strādā komandas labā vairāk. Viņš gādā momentus un gaida, kad viņi kolēģi... Bet neviens nemēģināja par to aizsniegt. Žēl, ka tā. Dažiem žēl, daži priecājās par to. Daži saka labi, ka tā. Mums nav pilna informācija, bet līdz šodienai vismaz vadošajos bookmakeru kantoros mūsu līga vēl netiek kotēta, bet... Imantā ir. Bet tas šobrīd ir pavisam neoficiāli, jo oficiālā preses relīze sekos. Imants policijas iecirkņi. Jā. Kur ir bumba? Anatolijas teikt asprātīgi, bet... Bet neefektīvi. Efektīvi, bet neefektīvi. Jā. Atkal izspēle no vārtiem. Būtu interesanti pajautāt īstenībā, pagaidām noskatīsimies momentu. Moments, labs centrs, mazliet neapstrādāja bumbu. Neapstrādāja. Bet piespēle ļoti labi. Ļoti labi piespēle, tiešām. Būtu interesanti pajautāt apvienotās enerģijas kādam pārstāvjiem, kā viņi izvēlās vārdsargus uz spēli, jo viņi vārds ir diezgan bieži vārdsargu rotāciju, jo mēs redzējām, ka Kosevi spēle stāvēja vārtos. Agris Šmits stāv vārtos. Vēl ir kāds stāvējis, jā?
Nē, it kā nē, bet tādā ziņā. Pēdējā brīdī jāuzslavē Zilgma par fantastisku pretinieku. Nu jā, principā viņš izglāba. Nu, neteiksim bezcerīgi, bet bija īstenībā. Pirmā puslaika pēdējās minūtes. Pēdējā minūte, var teikt, arī pēdējā mirkļa. Iespējams atļaus vēl šo uzbrukumu tiesnesis. Ja būs uzbrukums vārtiem. Te bija uzbrukums kājai vai kaut kam. Un ar to vēl nē. Nu jau komanda šķiet gaida, jau sīt atsit no vārtiem. Gaida jau pārtraukumu. Ko tūlīt vajadzētu arī sagaidīt. Uz robežas. Oi. Zirguļiem. Nu, lūk, arī skans. 0-0 pēc pirmā puslaika. Tiekamies otrajā periodā. Ko teiks par Tiekamies otrajā periodā. Ko par pirmo periodu? Absolūti bezkompromis cīņa. Cīņa par ietekmi laukuma vidusdaļā. Un Imants vidusdaļā cīņa par ietekmi. Cīņa par Imants viduszemi. Man patīk jūs piezīme, kolēga. Ja ņemam vidējos komandas. Nākamākais laukumā bija tiesnesis. Jā, un tas varbūt šajā reizē viņam ir ļoti labs kompliments, ko viņi arī apsveicam. Un tiekamies jau pavisam drīz otrajā kolēģi periodā.